Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija uz šodien ir pārcēlus lēmumu pieņemšanu par to, vai rosināt lietu pret Latvijas reģiona apvienības deputātu Artūru Kaimiņu. Izrādās atbildīgajai komisijai jāvērtē ne tikai Kaimiņa līdzdalība brīvdienās Vecrīgā notikušajā incidentā. Par deputātu ir saņemts vēl vairākas sūdzības. Viens iesniegums saņemts no kāda topošā jurista par Kaimiņa publisko uzvedību. Otru dokumentu ir iesniedzis fotogrāfs Kaspars Ūdris par deputāta rīcības Pelmeņa nakts laikā. Aktieru godināšanas pasākuma pauzes laikā fotogrāfam bijusi neplānota tikšanās ar Kaimiņu. Un, kā stāsta Ūdris, viņam šķitis, ka deputāts ir ierēbis, jo Kaimiņš esot centies provocēt, lai fotogrāfs viņam iesit. Savukārt trešo iesniegumu atbildīgā komisija ir saņēmusi no Nacionālās apvienības deputātes Ineses Laizānes. Viņa esot lūgusi Kaimiņa sēdes laikā izslēgt savu videokameru, taču deputāts to nav izdarījis, un tāpēc politiķi aicina izvērtēt šo gadījumu komisijas sēdē. Jāpiebilst, ka komisija vakar pieņēma kādu citu nozīmīgu lēmumu. Tā piekrita administratīvā āresta izpildei Vienotības deputātam Veiko Spolītim, kurš bija pieķerts par braukšanu dzērumā.